Tā bija. Sociālos izaicinājumus, ja, pareizi. Kā uzņēmumi risina vidas un sociālos izaicinājumus. Tātad mēs turpinam mūsu paneļa diskusijas, inovācijas sviests, un kā nākamo paneļa diskusiju es aicinu klausīties aktuālu tēmu. Atbildīga ēdināšanas nozare, kā uzņēmumi risina vides un sociālos izaicinājumus. Stādīšu priekšā arī dalībniekus. Tātad Lidl Latvija un Lidl Estija korporatīvās sociālās atbildības vadītāja Antra Birzule, Fairtrade pārstāv Baltijas valstīs Jana Jesmin, biedrības CSR Latvija dibinātāja un valdes priekšsēdētāja SIA Sustainability Partners dibinātāja Agnese Alksne Bensone un Kalve Coffee dibinātājs un ražotājs direktors Raimonds Selga. Un moderatori Arijana Apine, biedrības Zaļā brīvība, korporatīvās sociālās atbildības eksperte un projektu vadītāji. Skatuve ir jūsu. Jā, paldies. Sveicināti visiem izstādes dalībniekiem un tiešraides klausītājiem. Tātad laipni lūdzam visus mūsu paneļa diskusijā par atbildīgu ēdināšanas nozari un par to, kā tad uzņēma risina vides un sociālos izaicinājumus. Es ceru, ka jums šī izstāde iesāksies veiksmīgi, un mēs visi esam ļoti priecīgi jūs redzēt šeit kopā ar mums. Es esmu pārliecināta, ka šajā īsajā laikā mēs nevarēsim atrisināt un izrunāt visas problēmas, bet visi mūsu dalībnieki pusstundu pēc šīs diskusijas būs sastopama arī biedrības Zaļā brīvība un Fairtrade kopējā stendā pirmajā halē, tāpēc droši nāciet pie mums un uzdodiet jautājumus arī pēc diskusijas. Nav jaunums, ka mūsdienu garās un sarežģītās produktu piegādes ķēdes un arī ēdināšanas nozarē ietver neskaitāmus izaicinājumus, tai skaitā ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Šodien mēs skatuvi dalām ar cilvēkiem, kuri var sniegt mums viedokļus par dažādiem piegādes ķēdes posmiem. Tāpēc šodien mums likumdošanas pusi pārstāv, kā arī minēja CSR Latvija, mazumtirgotājs un pārdošanu pārstāv Lidl, ražošanu pārstāv Kalve Coffee, bet lauksaimnieku viedokli mums sniegs Fairtrade. Varbūt sāksim ar to, ka lūkšu mūsu sarunu viesus īsumā iepazīstināt ar sevi, savu organizāciju un īsumā pāris vārdos pastāstīt, kā jūsu organizācija vai uzņēmums risina sociālās vides problēmas. Un tā kā mums ir arī viesi no Igaunijas, no Fairtrade, es pārtulkošu angļu valodā. If you would be so kind and shortly introduce yourself and your organization and tell in a short few words how organization is addressing social and environmental challenges. Yeah, let's start on my left with Antra. Sveicināti, mani sauc Antra Birzule, un jau daudzus gadus, varētu mērīt jau vairāk kā 10, esmu iesaistīta dažādos korporatīvās sociālās atbildības jautājumos, dažādu mērogu uzņēmumos. Un nu jau te 3 gadus strādāju ar Lidl, strādāju Lidl Latvija un Lidl Igaunija. Un jāatzīst, ka viens no iemesliem, kāpēc es sāku strādāt ar šo uzņēmumu, bija redzot, zinot, izanalizējot, izpētot šī uzņēmuma, kas ir pasaulē viens no vislielākajiem pārtikas mazumtirgotājiem, viņu pieeju
ilgtspējas jautājumiem un tieši tiem, kas saistās ar sociālajiem jautājumiem visā piegādes ķēdes garumā, kā arī ar vidas jautājumiem. Un strādājot uzņēmumā, es saprotu, ka tas, ko es no sākuma tikai iepazinu, ir tikai pati aizberga, pati redzamākā daļiņa. Strādājot, es redzu šīs lielās apņēmības un lielā darba ikdienas izpausmes, par kurām es varētu stāstīt stundām. Paldies! Hi. Is the microphone on? Yeah. We're just changing microphones. Hi, everyone. I'm Jana. I'm going to be speaking in English because, unfortunately, my Latvian is not so good. I work for a global organization called Fairtrade, which works with 1.9 million farmers in Africa, in Asia, and Latin America. And what Fairtrade aims to do, working with the farmers, is to make trade fairer throughout the supply chain, so that the farmers in the other end of our supply chains, who do grow our everyday raw materials like cocoa for our chocolate, or coffee, or bananas, or even cotton, or who mine gold, so that they get their fair share of the prices, so that they can take care of their families, they can school their kids, and also so that they can fight climate change, and that they can sort of farm better, farm organically, and farm more safely for everyone. Labdien! Ļoti labi, mani dzird. Priecājos būt daļa no šīs diskusijas. Organizācijas, kuras pārstāv, viena no tām ir biedrība, un otra ir uzņēmums, kas konsultē uzņēmumus par ilgtspējīgiem jautājumiem. Un tas, kāda ir mana pieredze ar pārtikas nozari, es ļoti mīlu pārtikas nozari, jo tā sanāca, ka pirms vairāk fokusēties uz uzņēmumu konsultēšanu par ilgtspēju, mana kompetence bija standarta un certifikācija. Un tieši pārtikas jomas certifikācija, un tādēļ es ikdienā esmu daudz pieredzējusi šīs te biznesa sarunas par to, kāpēc mums ir nepieciešams, ko tas no manis prasa, kāda ir šī dinamika starp uzņēmumiem un piegādātājiem. Līdz ar to es ceru šo diskusiju, ka mums labi izdosies. Tas, ko dara biedrība, mēs mācam uzņēmumus, kā tikt galā ar šiem jautājumiem. Mums ir programma, kā kartēt piegādātājus un visas citas sarežģītas lietas, kas mēs mēģinām to padarīt vienkārši saprotamu jūsu ikdienai. Un par konsultācijām runājot, ir bijuši vairāk klienti, kuriem mēs esam kartējuši tieši riskus piegādes ķēdē, tā kā arī par to, ja kādam ir jautājumi, mēs varam tam pieskarties. Tā kā es ceru, jā, šodien ļoti sprēgas diskusijas, redzu, visi iepērkās, tā kā mums ir jāspēj pievērst uzmanību ar savu tēmu un ražošanas iekārtas strādā, tā kā mēs ceram, ka mums ir pietiekami interesanti. Sveiki visiem, mani sauc Raimonds Selga, es esmu no Kalve Coffee Roasters, kafijas grauzdētavas Latvijā. Mūsu pamatdarbība ir kafijas grauzdēšana, taču mēs darbojamies kā pilna servisa kafijas kompānija, iesaistot gan iekārtas, gan, protams, kafijas audzēšanu, strādāšanu ar kafijas audzētājiem, kafijas ražošanu, un arī, protams, mums ir pašiem savas kafejnīcas, un mums ir šī te pilnā ķēde, sākot no kafijas audzētāja līdz gala patērētājiem. Līdz ar to mums šis te faktors, kas ir ilgtspēja un caurspīdīga tirdzniecība, ir bijis mūsu pamatvērtība jau no pirmās dienas. Tam par pēdējo apliecinājumu arī mēs, kā uzņēmums, esam pirmais Baltijā certificētais B Corp uzņēmums, kas ir certifikācija starptautiski ļoti pazīstama. Baltijas valstīs varbūt ne tik ļoti, kas apliecina mūsu šo te apņemšanos strādāt pēc labākās, teiksim tā, ilgtspējas prakses. Un lai arī šis te vārds ilgtspēja, nu jau ir, teiksim tā, ļoti daudz izstrēlināts un ļoti daudz dzirdēts no visādām tur labām un tai pašā laikā arī negatīviem aspektiem, manuprāt, iedziļinoties kontekstā un iedziļinoties lietas būtībā, tas tomēr ir kaut kas svarīgs, par ko mums vajag runāt, virziens, kādā mums vajag strādāt un jā, kopēji kā ēdināšanas industrijai, uz ko vajadzētu raudzīties. Tā kā es redzu, ka auditorija ir nozares profesionāļi un ļoti, teiksim tā, gudri cilvēki un jauni cilvēki, es
atlikušo diskusiju pārslēgšos uz angļu valodu, cienot to, ka mums ir viesis no ārzemēm un turpināšu tālākās gaidas angliski, bet jā, man ir prieks šeit būt un piedalīties sarunā tādu kompetentu personību lokā. Jā, paldies, kad iepazīstinājāt ar sevi un pastāstījāt nedaudz par galvenajiem izaicinājumiem. Jā, pirms mēs turpinām, man ir liels tehniska jautājums, vai mums prezentācija liekas lec atpakaļ, kad slaigu šķiram, varbūt var kaut ko darīt, jā. Jā, vēlējāmies parādīt, jā, pāris interesanti informāciju. Tikmēr, jā, varbūt tur paskatāmies. Jā, Ir? Ok, jā, problēma atrisināt. Paldies. Nu jā, pēdējā laikā ir pieņemtas vairākas Eiropas Savienības regulas cīņā ar izaicinājumiem piegādes ķēdēs, kas skar uzņēmumus. Un es gribēju pajautāt, kā jūsu organizācija uzņēmums raugās uz tālāko darbību saistībā ar šiem jaunajiem Eiropas Savienības noteikumiem, piemēram, atmežošanas regula, kas tika pieņemta 23. gada maijā, un direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgspēju, saucamo CSDDD, kas nu pat jūnijā arī tika pieņemta un drīz jau arī stāsties spēkā. Jā, un uzreiz arī priekš mūsu viesis Jānis. How do you feel your organization about the new EU regulations like the EU Deforestation Regulation and CSDD? Kurš vēlētos, jā, sākt? Yeah, sure. Well, the way our organization feels about these regulations, of course, is on one hand very positive because the change is not happening. We see that the change is not happening unless everything is made mandatory, sadly. But what we see from our farmers' side is that all these changes are now taking so much more time and money from their side. Meaning that the regulation, for example, deforestation regulation, now needs there to be a system and equipment for the farmers to report that they are not using the forests, they are not taking down the forests, they are not anyway, breaking the rules. For these equipments to be bought and for these systems to be built so that, for example, Lidl here or Kaffekolve gets this information from the farmers is very expensive. And so far, unfortunately, the farmers in the very end are the ones who earn the least at the trade. So from our side, it's positive because it's happening and these rules are being mandatory made. But unfortunately, it takes for us a lot of time to figure out how to support the farmers to get all the necessary equipment to actually go by the rules. Raugoties gan uz deforestācijas atmežošanas regulu, gan uz CSDD, mēs kā ļoti liela organizācija redzam ārkārtīgi daudz praktisku izaicinājumu. Neskatoties uz to, es varu visas rokas likt uz sirds, mēs pilnībā atbalstam gan cīņu pret atmežošanu, un to jau mēs esam sen ielikuši gan savās iepirkuma politikās, gan izēvielu iegūšanas politikās, kas ir jāievēro mūsu preču ražotājiem. Bet šobrīd tieši ar deforestācijas regulu un tik ļoti daudzajām neskaidrībām, kas saistās ar tās praktisko ieviešanu tieši Latvijā, tieši Igaunijā, par kurām jau man ir ļoti konkrēta informācija, bet arī, ko es zinu no saviem kolēģiem, tirgotājiem, Lidl pārstāvjiem, Lidl uzņēmumiem citās valstīs, mēs visi saprotam, ka šī jaunā regula ne sabiedrība, ne sistēmas, ne ministrijas, mēs neviens neesam gatavi. Lai gan ideja ir ļoti vērtīga, ļoti vajadzīga, nepieciešama, tās īstenošana, bet šobrīd tā kompleksitāte, ja mēs skatāmies tikai uz vienu šokolādes tāfelīti, tad varbūt vēl mēs varam izsekot visai atmežošanas regulai. Bet tajā brīdī, kad parādās, un te ražotāji varētu daudz labāk jau pateikt, cik daudz dažādu komponentu ir šokolādē.
Nu, ja mēs tādu sarežģītāku domājam, tad tā ir šokolāde, tur ir vēl pat nedaudz varbūt kafija, tur ir soja, tur ir palmeļa. Nu labi, gumija konfektē cerams nebūs, bet arī tā ir šīs regulas tvērumā. Tāpēc te mēs kā Lidl esam arī lūguši gan Latvijas valsti, gan Igauniju, kā valstis, kā ministrijas iepauzēt ar regulas ieviešanu un daudzos gadījumos pārskatīt ar to saistītos punktus, jo mēs jau ilgstoši sadarbojoties ar Fairtrade, arī ar citām certifikācijas sistēmām zinām, ka var izsekot, bet vai vienmēr nepieciešams to visu tik ļoti samudžināt. Tāds ir mūsu skatījums uz regulu un arī uz direktīvu šajā gadījumā. Tātad pozitīvi, bet ne tik vienkārši. Jā. Vai? Yeah, yeah, for us as a coffee service company, the challenge with EUDR is since we're working with specialty coffee and we're working transparently with our farmers, we work directly, we know them exactly. For us, it's much easier because this is a human connection, it's a human interaction, and it's much better that way. I do think that let's say certifications and processes like this are important for especially because they bring responsibility to larger corporations, for example, like Lidl. It's necessary because let's say sometimes these things have to be done, even though they're involuntary. But I do absolutely agree that the process of EUDR for many coffee growers that we work with has been. They do it anyway, so it's essentially just paperwork. But the fact is that paperwork is administrative work, and administrative work is work that has to be paid for with their own money. So I think, like many things, unfortunately, the EUDR Act has been something that's been enforced to growers and to involved supply chain companies without actually consulting them and without actually having an opinion of the grower, of the producer, and of the people involved in the supply chain. For us, it's rather easy because nothing for us changes. The only thing that changes is that we have to pay a slightly higher price on coffee because of the involved administrative costs. But for us, as I mentioned before, transparency and sustainability has always been part of our DNA in the company. So for us, nothing much changes. But I do see that the challenges that the growers have to go through just because it's just a lot of nonsense paperwork that has to be done even though they already do these practices anyway. So I think it's rushed, and I think it's been done without consulting with the most important parts, which is the whole supply chain. Es turpināšu latviski, bet tad tas viedoklis un vienmēr ir jautājums, kāpēc vispār regulējums ir tieši tāds un ir savādāks un kāpēc vispār viņš ir šobrīd. Tā ir daļa no zaļās vienošanās par to, kā mēs, kā biznesa, kā valstis uzņemsimies atbildību par tiem resursiem, kurus mēs izmantojam citās teritorijās, kas nav Eiropa. Tātad, kurš par to samaksās, kas par šo nodarījumu samaksās. Un šobrīd ir izveidota tāda sistēma, kas paredz Eiropas Savienības valstīm, kurās darbojas šie uzņēmumi, sekot līdzi šīm negatīvajai ietekmei. Un tas šobrīd ir gulstas uz uzņēmumu pleciem, kas vēlās šos resursus izmantot. Tātad, ja esmu ražotājs, tad man jābūt ir šai sistēmai. Kur ir problēma, jau Antra arī nedaudz pieskārās, ka mēs pagaidām valstī neesam gatavi, nevienā valstī neesam gatavi šāda veida datus kolekcionēt, jo tā ir valsts atbildība šādus datus vākt, noteikt un radīt. Meža nozara ir viena no tām, kur mēs varam izsekot katrai kravai, katram, ja te būtu dēļu galds, tad mēs principā varētu paprasīt, kur ir audzis šī dēļa koks, kurā vietā precīzi, un mums būtu viss skaidrs, jo šī sistēma gadiem ir mērķiecīgi gan valstis, gan uzņēmēji strādājuši, un neviens vairs neuzdod jautājums, ka tas vispār ir jādara. Tas, kas ir sarežģīti šajā situācijā, ka mēs šobrīd šo pašu sistēmu gribam uzlikt pārtikai. Bet pārtika arī ietver diezgan sarežģītas lietas. Mums ir bizness, kas ir tieši saistīts, un tā būs jūsu atbildība šos datus ievākt un pārskatīt, jo jūs vairāk lielāki augsiet, arī jums būs savstarpējie
visādi grupu jautājumi, kā tas ir Lidlam, un tad ir lielie tirdzniecības ķēdes, kurās arī tātad mēs runājam par datu izsakojamību katram produktam, kas atrodas plauktā. Izklausās ļoti grāmatveziski, un tas ir tas lielākā kritika varbūt no nevalstiskajām organizācijām, no vidas organizācijām, cilvēktiesību organizācijām ir tas, ka mēs pazaudējam būtību šajos datos. Nu, tad vai tiešām mēs ar šiem datiem pārliecināsimies par to, vai iegūstot kakao, kafiju, soju vai kādu citu produktu, netiek pārkāptas cilvēktiesības un vidas jautājumi. Bet, ja es būtu ražotājs, tad, un, piemēram, mans mārketinga plāns būtu balstīts uz to, ka es vēlos tiekties uz bioloģiskiem produktiem vai uz atbildīgu biznesa modeli, tad man šo nedarīt ir bezatbildīgi. Nu, kad sanāk tā, ka es mazliet maldinu to savu patērētāju, pārdodot vai mārketējot sevi kā šo atbildīgo biznesu, ja es pat nezinu, kas tur apakšā notiek. Jo lielākoties jūs paprasīsiet gan jūsu kaimiņu biznesam, gan paši sev, nu jūs neziniet. Un tad jautājums ir par to, kā mums visiem vienoties, lai par varbūt to jādara nozarei, kā saprast, kā mēs varam vieglāk šo visu atrisināt. Un šajā visā ir svarīgi atcerēties, ka šī regula neatiecas tikai uz tām izēvielām, kas nāk ārpus Eiropas Savienības. Regula sēdz arī lielopu gaļu, un arī lielopu gaļas audzētājiem Latvijā būs jāiet šai sistēmā iekšā un jāziņo par to, kur ir audzis viņa lopiņš, vai šī lopiņa ganībām nav kaut kur izcirsts kāds mežs, un kura ir tā konkrētā vieta, kur tas lopiņš ir audzis, un tam būs jābūt šiem datiem pieejamiem visā ķēdes procesā, visā ķēdes garumā. Tā kā te mēs nerunājam tikai par to, kas notiek kaut kur tālu aiz Strejdeviņām jūrām. Mēs runājam arī par to, kas notiek pie mums pašiem. Tā kā arī šādām sistēmām ir jābūt izmantojamām Latvijā. Un Latvijas audzētājiem un ražotājiem ir jābūt zināšanām, ka tas būs vajadzīgs. Jā, nu, izklausās, ka regulējumi ir, virzība pozitīva ir, bet ir daudz neskaidrību un daudz, kas nepieciešams, lai tas reāli strādātu un varētu arī ieviest ikdienā. Varbūt, jā, es nezinu, mēs pieminējam varbūt arī atbildīgus partnerus. Nākamais jautājums, ko gribētu jums uzdot, kā vispār, vai jums ir grūti atrast labus sociāli un ekoloģiski vai, teiksim, vidas ziņā atbildīgus partnerus tieši Latvijā? Kāda ir situācija? Es no savas puses varu atbildēt. So, from our side, we have both this benefit and this situation, and it's also the challenge that, of course, we don't grow green coffee in Latvia yet, unfortunately. There is someone growing coffee in Denmark, but that's still a while away, I think, to scale up. So within, let's say, the specialty coffee industry and the coffee industry whatsoever, even though this is the second most consumed drink in the world, it's kind of like a very closely closed loop. And once you're in, you kind of know each other in a sense, or at least with one person in between. So from the supply chain that ours is, which is quite direct, it's grower and roaster, so us. It's not difficult to find growers, because the good thing about it is that they are working with, in most cases, of course it's a business, but it's also a passion. This is something that they've inherited from their families. This is their land, this is their home, and no one really wants to do anything to harm the area that they're in. They don't want to use unnecessary pesticides and herbicides in their own farms, because that they know this soil has worked for 50 years and it has to work for another 50. However, within the country, within Latvia, since we after doing our job in roasting the coffee, we deal with both the B2B customer and the B2C customer, so the end customer either way. I do think that the move for a product with a higher added value has been growing steadily. I cannot say that it's
let's say, the argument, but for us as a company that has to, of course, grow in revenue, added value of the product that we do from the coffee that we roast and the added value that our partnering producers have added and that we have added definitely plays a role in finding other partners, our buyers, other cafes, offices and whatnot who do appreciate this and I think this number is going to grow. Thank you. Nu, un tad pretī ir ārkārtīgi liels uzņēmums ar darbību 30 un vairāk valstīs, ar 13,000 veikalu, un tad mēs saprotam, ka mēs nevaram paskatīties acīs katram izēvielas audzētājam, pat ne katram ražotājam vienmēr mēs varam paskatīties acīs. Tāpēc mēs sākam ar to pirmo mājas darbu apzināties šo lielo ietekmi, kāds ir vienam uzņēmumam, vienam zīmolam. Un ja tas ir Lidl ar 13,000 veikalu, tad mēs tā varam apmēram iedomāties, cik daudz, piemēram, kafijas vien iepērk Lidl priekš visiem saviem veikaliem gadā. Vai, piemēram, kakao priekš šokolādēm mūsu veikalos. Tātad pirmais ir apzināties, kas ir tā ietekme un kas ir tie ietekmētie tās visas ķēdes sākumā. Un jā, tie ir šie cilvēki, kas dzīvo tur, kur aug kafija un kur aug kakao un arī koks un arī gumija, kur tiek audzēta. Tātad atkāpties tik tālu, lai saprastu, kas tā ir par ārkārtīgi lielu ietekmi. Un tad saprotot ietekmi un saprotot, ka tu nepaskatīsies katram acīs. Tad talkā, vismaz mūsu uzņēmums ir izvēlējies ņemt certifikācijas sistēmas, certificētājus, biedrības, organizācijas, kā piemēram Fairtrade, vai arī Rainforest Alliance, vai ražošanas sektorā arī tie ir ražošanas procesu certificētāji, auditētāji, lai mums būtu pārliecība, ka jā, jums ir izēvielas certifikāts, un ja tas ir, piemēram, Fairtrade ar viņu standartiem augsti uzstādītiem, tad mēs varam būt vismaz kaut cik droši. Ja tas ir Global Gap Bio Add-on ar tā sīkajiem un skrupulozajiem standartiem gan par vides ilgtspēju, gan par dažādu ķimikālu izmantošanu, daudziem citiem aspektiem, tad mēs arī varam būt drošāki. Protams, ja ikviena certifikācijas sistēma var būt diskutējama, apšaubām, un tas ir leģitīmi demokrātiskā sabiedrībā. Bet mēs esam sapratuši priekš sevis, ka cita veida nav, tās ir viena, otra vai trešā certifikācijas un audita sistēmas. Un tā mēs parūpējamies par šo savu ķēdi visā tās garumā. Jā, tie ir instrumenti, kas šobrīd ir palīdz mums ceļā un arī ir jāizmanto kā certificēšanas sistēmas. Varbūt pajautāšu Jānai, from the Fairtrade perspective, what would you suggest in finding responsible partners? Well, we again have to think about two different sides of the story. We have to think about, first of all, about the farmers. We mostly work with small-scale farmers who have farms 2 hectares to maybe maximum 10 hectares. And those are the people who earn the least in the supply chain, unfortunately, at the moment. So they do not have their power to promote or to communicate to Europe, listen, guys, come and buy your coffee or your cocoa from us. So this is why Fairtrade has created in 26 countries different organizations who are trying to inform people about these choices. And the other point of view is we need to be thinking about our local companies. For example, at the moment, we finally have 7 Fairtrade certified local producers in the Baltics. Unfortunately, 0 of them in Latvia. So we still have a lot of work to do. Thank you. I would like to comment on this. Latviski. Strādājot ar certifikācijām, esmu redzējusi tieši pārtikas jomā,
pirms certifikācijas ražojošs uzņēmums un pēc certifikācijas ražojošs uzņēmums. Pirms certifikācijas diezgan liels haoss ražotnē, diezgan liela tāda sistemātiska, disciplinēta higienas ievērošana. Un tad, kad mēs nācām pēc certifikācijas jau ciemos pie mūsu klienta tajā laikā, grīda spīdēja. Un tas nebija tā, ka viņi vienkārši to bija izdarījuši, tāpēc, ka mēs nākam, bet tā bija tāda sistemātiska prakse. Tāpēc es teiktu, ka certifikācijas, protams, var kritizēt, bet viņām ir, protams, kaut kādas pamatlietas, kuras vajag ievērot. Un man šķiet, ka mums jāapzinās, ka Latvijas ražojoši uzņēmumi, kuri var teikt, ka jā, es nosaku toni ilgtspējas jautājumos, mums ir maz. Vai tie ir vairāk starptautisku mātes sabiedrību uzņēmumi Latvijā. Tāpēc, ja es esmu ražotājs un jūs esat lielākā daļa šeit ražotāji, no maza uz lieliem mēs visi gribam augt, un ja mēs visi gribam augt, mums jāiemācās starptautiski noteikumi. Mums ir jāsaprot, kā runāt ar mūsu lielajiem klientiem, piemēram, tiem pašiem tirdzniecības tīkliem vai kādam citu lielu produktu ražotāju, kura dalībnieks mēs vēlamies būt vērtību ķēdē, un viņi uzdos šos jautājumus. Viņiem iespējams būs savi datu Excel, viņiem iespējams būs savi datu kaut kādi punktu griezumi, bet mēs īstenībā, ja mēs to nezinamies, ko tas prasa un ko tas mums nozīmē, nav mums šo zināšanu, tad mēs principā maldamies un nevaram izpildīt šīs prasības un savu biznesu nevaram attīstīt, ja mēs esam izvēlējušies šo ceļu. Otrs variants ir jūsu variants. Jūs zinat, ka jūs strādājat šo produktu, jūs attīstat savu biznesu, jūs veidojat šīs tiešās attiecības, jūs ejat tirgu pārliecinoši. Bet ne visi to var izdarīt, un ne visiem šis biznesa modelis dara. Tāpēc certifikācijas ir veids, kā. Un vēl viena lieta, bizness nav perfekts. Biznes nekad nebūs perfekts, bet tas, ko prasa regulējums, gan atmežošanas direktīva, gan pienācīgas rūpības direktīva, lai jums būtu priekšstats pienācīgas rūpības direktīva, tas pats, kas AML tikai par vidi un par cilvēktiesībām. Tad pārbaudīt un ko jūs tālāk dariet. Ir svarīgi saprast, ka jūs to vismaz esat apzinājušies, ka tā ietekme ir, un tad, kad jūs to apzināties, jūs zinat, ko rīkoties, ja tāda situācija notiek, ka, piemēram, jūs vedat kādu produktu un jūsu piegādes ķēdē ir, kuģis nogrims, rada ekoloģisko katastrofu, kāds būs jūsu rīcība, ko jūs darīsiet? Atteiksieties no šīs sadarbības partnera un šī līguma, vai tomēr turpināsiet? Kāda ir tā jūsu rīcība? Un šādu lēmumu pārunāšana atklāti uzņēmumu valdē, īpašnieku vidū ir tas, ar ko šīs regulējumus īstenībā grib panākt, ka jūs apzināties un rīkojaties. Varbūt neliels papildu jautājums, Agnes, vai kā ir ar palīdzību organizācijām un uzņēmumiem atrast uzticamus partnerus, vai, piemēram, jūsu organizācija var palīdzēt, vai Latvijai ir atbildīgo uzņēmumu saraksts, vai kaut kas tāds ir pieejams? Uzņēmumu sarakstā jābūt ļoti uzmanīgiem. Ir katram uzņēmumam savi labie, sliktie piegādātāji, cevišķi ņemot vērā, ka ir runa par norēķiniem, kurš maksā, kurš nemaksā laikā. Tas ir pirmais, jā. Ievēro termiņus, brāķis, nav brāķis, mums visiem tādi ir. Bet, ja mēs runājam par šīm direktīvām, tad tieši pienācīgas rūpības direktīva paredz to, ka nozare var vienoties par tādu kā bare minimum vai minimālo standartu, kam tur ir jābūt. Bet tur ir viens bet. Tas nedrīkst ierobežot konkurences tiesības, tāpēc nozarēm jābūt ārkārtīgi gudrām, definējot šādus sarakstus ar prasībām, lai neizslēgtu iespējas maziem uzņēmumiem vai jebkuram citam uzņēmumam piedalīties. Jo šobrīd tā praksa ir, kā es saku, jūs viens otru pazīstiet, ja? Tad jums ir viegli, ka kafijas biznesā viens otru pazīst. Jūs jau ziniet, vai ne? Visi katrā nozarē zina. Bet, lai to formalizētu, nozares vienojās. Jā, paldies. Un ir skaidrs, ka nevar būt un nav jākaunās atzīt, ka uzņēmuma piegādes ķēdē var pastāvēt riski, un mums visiem ir jābūt tomēr godīgiem un atklātiem, ja vēlamies panākt kādas pārmaiņas arī uz labo pusi.
Tad jautājums tāds, vai esat pieredzējuši, ka jūsu piegādes ķēdē vai kaut kur jūsu darbībā patiešām pastāv sociālie un vides riski un problēmas? Vai, jā. Nu, labi. Nu, runājot par te 13,000 veikalu un 30 valstīm visticamāk, un es pat nesakoju vairs līdzi, cik mums ir grupai piegādātāji un ražotāji un biznesa partneri, jo nav jau tikai produktu tirdzniecībai piegādātāji, bet vēl ir arī būvniecības partneri un tā tālāk. Protams, riski pastāv, riski ir, bet jau vairākus gadus kā pirmais tāds filtrs, tāds, savstarpējo attiecību robežšķirtne ir partnera gatavība, vēlme parakstīt rīcības kodeksu, kurā jau ir skaidri definēti gan starptautiskie nolīgumi, gan konkrētas prakses, konkrēti noteikumi, ko partneris apņemas ievērot savā darbībā pret saviem piegādātājiem, attiecībās ar saviem darbiniekiem arī un attiecībās ar vidi. Un katra situācija, ja kāds partneris negrib parakstīt šo rīcības kodeksu vai uzstāj uz kāda punkta izņemšanu, mums ir diezgan pamatīga sarkanā gaisma, un tad mēs atsevišķi vērtējam, kas un kā un kāpēc un ko tas ietekmē. Un piemēram, Latvijā tas attiecās uz un par jebko. Vai tas būtu mūsu teritorija apkopšanas kompānija, vai tas ir mūsu piena produktu piegādātājs. Tā kā, jā, mēs apzināmies, jā, ir bijuši pārtraukti līgumi, jā, tajā brīdī, kad ir, kad visi zvana un kad ir ļoti skaidrs un nepārprotams norādes un paziņojumi, ka tas ir tas, par ko mums ir aizdomas. Bet pat tikai uz aizdomu pamata mūsu sadarbības līgums paredz Lidl tiesības prasīt auditu. Un tad tas ir trešās puses audits, kas apstiprina, jūsu aizdomas ir pamatotas, vai pasaka, piedodiet, jūs tur redzējāt, muši čabināja. Uzņēmumam pašam ir sava sistēma, kā viņš reaģē uz, piemēram, uz kādu šaubu gadījumiem un kā tie galā un pārbauda. Jana, may I have maybe your opinion on experiences on social environmental risks? Maybe you have some comment from the farmer's view. Yes, of course. Unfortunately, there are still happening human rights violations against our nature in many of our supply chains. Unfortunately, more than those that doesn't have those issues happening. But I would start maybe with a number that might shock you. There are still 160 million children working in child labor, and more than 50 million people are still working as forced workforce. So these are not the only issues, but there are also issues with how these workers are treated, whether they do even have their contracts, do they even get their money, do the people get, let's say, coffee farmers, do they get enough money to have food on their family's table or put their kids to school or afford medication? Some of them can't even afford a good roofing for their house, so we are expecting a lot from the farmers in that sense that we hope that all our coffee is grown organically, all our cocoa is grown organically without any chemicals used and safe to the environment. But unfortunately, those people who cannot put food on their family's table, can they really be responsible for putting more money into organic farming? Is that the burden that we can put on their shoulder? Or should it be something that we should think about throughout our supply chain? So, yeah, the first step is definitely acknowledging that you might have issues in your supply chain. There is absolutely no shame in saying that you do have issues. And then there's direct contact, like Kalve Coffee does with their coffee farmers, or like you trusting the certification, direct contact with the farmers in finding out what's the root cause for these problems and how can we actually work together to, to get rid of these problems. Mm-hmm. Yeah, thank you. May I add? Okay. Sure. Maybe an unpopular opinion, but I think we've been having this conversation about child labor and
nature preservation and stuff like that for far too long and with very little action. And I think this is something that's been mulled over, and there's so many hundreds of certifications that are supposed to assure this, but they don't. So obviously they do to some extent, but they don't completely mitigate the issue. So I think mostly it falls to, I think it's a responsibility for the supply chain, but mostly I think we, and I mean us as well as Kalve, we have this privileged position to actually do something about it. We have this privileged position to do something about it. Any other company that is buying from abroad or from countries that are at risk or developing countries has this position to do something about it. But instead we are relying on third-party certifications and whatnot to do the job for us. I think that's absolutely wrong. So I think that it shouldn't be in this case, even if we were working with fair trade, I wouldn't put all the responsibility on them to be like, okay, you do you, and we'll just keep doing ourselves, and we'll buy the fair trade coffee and if we buy the fair trade coffee, we know that it's all good. But that has been happening for years, and it hasn't done much. So I think we are at this, as producers and as people who are working with the supply chain, we have actually the strongest position to do something about it, and to actually, we have the tools and the necessary finances and everything to actually make a change there. But I think there's far too much reliance on third-party instances to do that for us. But it's being done at such a huge scale that, unfortunately, even up until now, it cannot be fully contained and fully controlled and fully improved. And also to disagree to a certain point before that a company will have difficulties to scale without certifications, I disagree to that. I do think that if the company's values are strong and if they adhere to these values and they demand these values not from the shareholders but also from the stakeholders, then a lot can be done even without, and I don't mean to shade third-party certifications at all, but I think most of this has to come from the company in itself to actually do something and make a change about that instead of relying on someone else to do it for you. Jā, tu atbildēji par teikt uz man pēdējo jautājumu. Es vienkārši tad uzstādīšu, lai... Yeah, me too. I would like to comment on that because I agree you can scale your business, but if you have a business strategy to work with retail chains, then they have rules. And that's a system. I'm talking only about that. And really, certification is not maybe the key to your business success, but it's just a rule, and you should adjust on that. That's it. Yeah, I would also add, and this might sound really strange now, but I am going to actually agree with Raimons on this point that no certification should promise that they are 100% correct. Nobody can be 100%, especially if you work with 1.9 million farmers. But that's where our system comes in. That is, okay, you guys can hear me. See that all throughout the supply chain we should work together. It's not the matter of or responsibility of the farmer or only Kalve Coffee. If it's bigger supply chains, then everyone should work together. It's the farmers, it's the producers, it's the sellers, and then of course the law sides. Jā, paldies. Varbūt tad mums paliks nedaudz laika, pavisam maz, varbūt ātri par, nedaudz jūs tā kā aizskārāt, bet par tieši par komunikāciju, kuram tad būtu tieši tā jābūt atbildīgam par klientu izglītošanu, informēšanu par atbildības jautājumiem un kā tad, lai panāk, lai cilvēku uzzinātu par atbildīgu uzņēmēju darbību un patēriņu? Nu, gan tu uzdevi jautājumu. Nu, šeit mēs varam teikt, katrs no mums ir atbildīgs par to, un katrs no mums mēs daram. Cits dara vairāk kādā brīdī, cits mazāk. Bet es teiktu, ka tas ir ļoti liels visas sabiedrības uzdevums augt briedumā. Jo tā ir nobriedušas sabiedrības pazīme, ka viņi parūpējas un domā ne tikai par savu vēderu un savu labsajūtu, bet padomā par to,
kurš un kā palīdz, lai mans vēders būtu pilns. Un te es teiktu, tas solīts ir jāiet katram savās izvēlēs uz priekšu, kas saprotot, ka it sevišķi tajās jomās, un šī atmežošanas regula skar visvairāk tās jomas un tos produktus un tās izēvielas, kas neaug mūsu pusē, kas neaug Eiropā, un tāpēc arī šī regula tām tādu uzmanību pievērš, ka, hei, kafija un kakao, un arī pat ne lielopu gaļa, nav obligāti tas, kas ir vajadzīgs manai ikdienas izdzīvošanai. Tas nav ūdens, tā nav pamata barība. Un tagad es stāvu veikalā un es izvēlēšos kādu šokolādi, un man pašam patiesībā ir jāizdara tā izvēle, lai es izvēlos šokolādi, kuras ieguvē cilvēki nav tikuši uz skolu, kuras iegūst dēļ, kuri nav tikuši uz, es atvainojos, tualeti, tāpēc, ka viņiem tur nav un viņi nedrīkst iet tik bieži, tāpēc, ka viņi strādā par absolūti mazāko naudu, lai savāktu kaut kādu savu iztikšanas minimumu, un tagad es to šokolādu nopirkšu, tāpēc, ka, būsim godīgi, sevi nedaudz tā iepriecināt, tas ir našķis. Tāpēc es teiktu, kopumā mums kā sabiedrībā ir jāsāk saprast, ka ne tikai arī šajā, arī daudzās citās jomās lietās, mums ir jāsāk drusku tālāk domāt par savu personīgo vēderu un personīgo ādu. Jā, tieši tā. Man liekas, mēs sadzirdējām. Tas ir kopdarbs sabiedrības un arī no visām pusēm, gan ražotājiem, gan tirgotājiem. Jā, Agnes, pēdējais, mums laikam laiks mums nav laiks vairāk, jā? Pētījumi rāda to, ka jaunā paudze, uz kuru mēs ļoti ceram, ka viņi pilks atbildīgākus produktus, ilgtspējīgākus, viņi saka tā, ka mēs gribam šo visu par to pašu cenu. Un viņi vispār nesaprot, kāpēc tas tur nav iekšā. Un kāpēc mēs vispār par to diskutējam. Un man liekas, ka tā ir milzīgi liela ziņa tieši ražotājiem, kad viss ir jādara, lai jauno paudzi vispār piesaistītu pie mūsu produkta. Jā, paldies. Teikšu no mūsu diskusijas dalībniekiem. Jā, un atgādināšu, ka ja kādam no auditorijas ir jautājumi, droši nāciet uz pirmo halli, Stēns Zaļā brīvība un Fērteri. Mēs esam arī panelisti, būs vēl pieejami kādas minūtes, mēs labprāt atbildēsim uz papildus jautājumiem. Tā. Es arī uzdošu pāris jautājumus. Pareizāk sakot, nevis es, bet es gribēju pateikt paldies jums par diskusiju. Un absolūti pievienojos, ka mūsdienās ir jau jāsāk domāt par gudru pirkšanu, gudru, teiksim, savu produktu izvēli. Un arī patriotisku. To mēs arī nevaram aizmirst, jo mēs atbalstam mūsu latviešu ražotājus. Un es piekrītu arī, Agnes, jums, ka jūs teicāt, ka mums ir ļoti svarīgs jauniešu viedoklis. Un tāpēc es gribētu lūgt biedrības Eņģeļa sirds jauniešus, Spārno talants projekta dalībniekus, kādu no pārstāvjiem uzdot jums jautājumu. Jo Latvijas tehnoloģiskais centrs arī ir tālredzīgs un arī saprot, ka jaunieši ir jāiesaist mūsu nākotnes veidošanā, tautsaimniecības attīstībā. Un tādēļ mēs šos jauniešus esam ielūguši, lai viņi noklausās paneļa diskusijas un uzdod jums savus jautājumus. Tā, lūdzu. Sveiki, man sauc Dārta, un mums ir šāds jautājums. Mēs jau zinām, ka katram pārtikas produktam agri vai vēlu pienāk derīguma termiņa beigas. Tāpēc gribētu vaicāt Lidl pārstāvēji Antrai Birzulai, kā jūs risināt šo problēmu, ņemot vērā esošo pārprodukciju, respektīvi, kuru jūsu uzņēmuma produkcija paliek pēc derīguma termiņa beigām vai atkritumos, un varbūt ir kādas citas alternatīvas, piemēram, sadarbība ar lauksaimniekiem, savu mājdzīvnieku un mājlopu ēdināšanai. Paldies. Paldies. Jā. Šis ir tieši jaunā
jauniešu jautājums, par ko dzirdu bieži jaunieši rūpējas, tātad par šo pilno vērtības ķēdi produktiem, kur tie nonāk. Eksperti neļaus man samalot, pārtikas mazumtirgotājiem ir vismazākā procentu daļa atbildībā par saucamo pārtikas atkritumiem visā ķēdē. Vislielākais segments rodas mājasaimniecībās, nepārdomātos un bezatbildīgos pirkumos. Savukārt, ja mēs runājam par tiem 3% mazumtirdzniecībā, tad es varu pateikt par Lidl Latvija, Lidl Igaunija, ko mēs darām. Prioritāri pārtiku, kuru vēl drīkst nodot labdarībai, mēs nododam pārtikas bankām. Latvijā mēs sadarbojamies ikdienas režīmā ar 2, kas mums brauc regulāri uz veikalu, saņem visu to, ko mēs varam nodot labdarībai. To, kas nav nododams labdarībai, jo, piekritīsiet, arī iepuvis apelsīns pat zilonim nebūs derīgs, to mēs sūtam uz biogāzes ražošanu, un savā ziņā mums sanāk pilns aprites cikls, jo no šīs biogāzes tiek radīta elektroenerģija, kas tiek izmantota gurķu un tomātu audzēšanā Latvijā, kas atkal nonāk pie mums veikalos. Tā kā slēgts cikls, un tā kā pārtikas un atkritumi ir ļoti dārgi, lai tie tiktu aprakti, tad, lai neradītu šo izmaksu slogu uz pircējiem, uz produktiem, tad tie tiek tālāk utilizēti šādā naudu radošā veidā. Liels paldies! Liels paldies visiem dalībniekiem! Es gribu atgādināt mūsu skatītājiem un arī skatītājiem tiešraidē. Lūdzu, uzdodiet jautājumus, jo tikko kā mums pieteicās kāds ļoti īpašs atbalstītājs, kompānija Valnats Latvija un Lauris Mužnieks un Edvards Ostrobrods ir uzaicinājis vienu jautājumu uzdevēju laimīgo izvizināt ar savu rallija mašīnu. Tāpēc lūdzu esat aktīvi. Lūk, jūs varat apskatīt arī stendā šo rallija mašīnu, ļoti īpašo. Un es domāju, ka droši vien būs daudz interesanti. Tāpēc mēs gaidām jūsu jautājumus. Slaido kodi būs uz ekrāna ik pa laikam redzami. Lūdzu, esat aktīvi. Un paldies jums, mīļš, par jūsu diskusiju. Bija ļoti interesanti. Un tad uz tikšanos atkal kādā citā diskusiju ciklā Inovācijas sviests. Paldies jums liels!